Mūzika, tā ir dzīves simfonija. Mūzika, tā ir liktenes harmonija. Un liktenis bija lēmis tā, ka brīdī, kad Latvija vēl nebija sākusi atgūties pēc Otrā pasaules kara vētrām, Kuldīgā domāja par mūziku un tās izdzīvošanu. Kara laikā bēgļu gaitās bija devušies ļoti daudz profesionālie mūziķi no Rīgas operas, no tātad muzicējoši cilvēki, un viņi jau pirms kara beigām jau veidoja tādas ansambļus, tādas tikšanās, un tad, kad bija jau beiguši dunēt kara zālus, tad 45. gada 9. maijā tika dibināta mūzikas vidusskola kopā ar bērnu skolu. Tā stāv rakstos rakstīts, bet runājot ar tiem, kas ir mācījušies tajā pirmos gadus, jau saka, ka viņi tā ir jau to darījuši arī pirms kara, bet ne tā izvērsti. Tā kā tāds aizsākumi, tādi aizdīgļi ir bijuši jau pirms 45. gada. Dokumentos oficiāli ir 45. gada 11. maijs. 65 gados padarīts daudz, gluži kā Cālēni, uz jubileju saskaitīti visi skolas absolventi. Bagātākā bijusi klavieru klase, tur 244 beidzēji, 109 pušamo instrumentu spēles pratēji, 103 vijolnieku, 19 čellistu, 59 akordeonisti un 53 kora klases beidzēji. 45 gadus skolu vadījusi Māruta Rozīte. Tad, kad es sāku 64. gadā ļoti apzinīgi pēc Latvijas konservatorijas, Jāzepa Vītola Latvijas konservatorijas beigšanas, parakstīju savu nozīmējumu darbā uz Kuldīgu pa direktoru, kas man dabīgi tā baidīja, jo tas bija svešs un nezināms darbs. Bet pat cik tajā laikā bija 3 gadi jāatstrādā, tad es godprātīgi atnācu uz Kuldīgu, sāku strādāt un dabīgi saskaroties ar ļoti daudzām problēmām. Gan profesionālām, gan saimnieciskām. Es domāju, ka es neizturēšu un jau gatavojos pēc 3 gadiem, pēc maniem nostrādātiem gadiem, doties prom no Kuldīgas. Bet, kā redzams, dzīve ir iegrozījusies savādāk, un jau tie gadi, vairākos 10. Sāku skolu ar 80 skolniekiem. Tagad skolā ir pār pa 200. Jā. Aizmetņi šīm nodaļām jau būtībā ir bijuši skolas pašos pirmsākumos, kad skola bija kā vidusskola, bija operas klase un dažādi pūšamie instrumenti. Pašreizējā, tādā, kad skola ir tikai kā bērnu skolas statusā, tad jāsaka, ka dziedāšanas, jeb kora klase ir pat jaunākā. Un būs šajā mācību gadā apritēs 35 gadi. Un ar meiteņu kori kantu Kuldīgi ir izskanējusi arī tālu ārpus Latvijas robežām, konkursos iegūstot godalgotas vietas. Skolotāja Māruta Grigale ne tikai aranžē dziesmas korim, bet arī rūpējas par tā kustīgumu. Skolas pastāvēšanas laikā tā tikusi arī pie novadnieka mūziķa Ernesta Vīgnera vārda. Vīgnera vārdu ieguva 80. gados, tad, kad skolā jau bija izveidojies kors, un mēs sākām ļoti aktīvi kopt Vīgnera Ernesta tradīcijas ar kora dziedāšanu, pat cik viņš bija arī kora diriģents. Pirmais profesionālais mūziķis, kurš Maskavā ieguva izglītību. Un tad tajā laikā bija iespējas ar ļoti lieliem pamatojumiem skolai ierosināt, lai piešķir
novadnieku vārdu. Pat cik Vigneru Ernests nāk tepat netālu no Graudupes pagasta. Līdz ar to mums bija pilnīgas tiesības ar savu darbību lūgt, lai mums piešķir šo vārdu. Kuldīgas mūzikas skola nevienā ģimenē ir kļuvusi par tradīciju, mācījušies vecvecāki, vecāki, bērni, kādreizējie audzēkņi paši kļuvuši par mūzikas pedagogiem un atgriezušies Kuldīgā. Tā piemēram Inguna Svara, reiz te bijusi skolniece, nu māca violi un ir arī direktors vietniece. Mana dzīve šeit pagāja praktiski. Tā kā, teiksim, visa, ja, un tāpēc man nemaz citu domu nebija. Pēc 8. klases, toreiz bija 8 klases, pēc 8. klases man citu domu nebija, ka es gāju uz Liepāju mācīties. Un ir bērni, un tiešām ir liels prieks ar viņiem strādāt, ka tu jūti, ka viņam tiešām ir tā dzirkstelīte iekšā, un ka viņš arī, kad tu gatavo viņu konkursam, un ka viņš arī pats, ja, cenšas un tā ar prieku to dara, ja. Un tāpat tagad, ja, kad mēs, tas varbūt savādāk, ka mēs tagad satiekamies ar šiem, kas mums ir spēlējuši, ja, es jau viņus visus praktiski atceros, jo es pirmā skolotājas Cirnovskas audzēkņa, ja, kas tajā ansamblē tur tā kā. Un tagad, kad es satiekos ar viņiem, es atceros, kā viņš šeit nāca, ja, un viņi nemaz nav citi aizgājuši mūzikas ceļu, bet viņi vienalga, viņi ar lielu prieku brauc un spēlē, ja, nāk un spēlē, mēs te mēģinājām jau vasarā, un prieks ir, kad pat citu profesiju, pat ārsti ir un savādāk, ja, un tiešām, kad viņi brauc un ka viņiem tā mūzika nav sveša, ka viņiem patīk viņa. Tas man bija gandrīz otrās mājas, un manā atmiņā viņa vairāk palikusi kā vispārējā skola, jo tur es visas pēcpusdienas pavadīju, visu brīvo laiku, un bija ļoti nozīmīgi brīži. Ar kori ceļojām, un tāpat tās violas stundas. Kuldīgā jau ļoti daudz dod, ka ir vietējā mūzikas skola, ka ļoti daudz dod. To, ja mēs redzam, ka Kuldīgā kultūras dzīvē piedalās muzikālos skolotos ļoti daudz beidzēji. Mēs redzam arī Kuldīga, ka ļoti daudz Kuldīgas mūzikas skolas beidzēji mācās tālāk, ja būs izcīņu biznesa, Kuldīgas vārdi arī tālāk pasaulē. Tā kā es domāju, ka ļoti. Es domāju, ka ļoti liela nozīme jau arī tam ir, ka Rozīt kā savu darbu entuziasts un patriots un tik visu mūžu devusi šīs skolas izaugsmai, un tas jau būtībā nenovērtējams ieguldījums ir Kuldīgas darbā. Skola ierindojās pēc savas kvalitātes Republikas skolu augšgalā, varētu tā teikt, jo skola ļoti aktīvi piedalās dažādos konkursos, valsts un reģionos konkursos jau pats par sevi, bet piedalās arī starptautiskos konkursos, cik atļauj finanses. Liels prieks par tiem audzēkņiem, kur izvēlās muzikas ceļu un tālāk sevi attīsta. Un jau studējot tagad Vācijā, Dānijā, Nīderlandē, Austrijā. Un tas ir tāds mūsu lepnums, un, kas nes Kuldīgas vārdu ārpus mūsu valsts robežām.
Your sugar, your fear, your touch, your hair, your voice, your whisper, your moan, your prayer, your head, your step, your spin, your care, your voice, your heat, your light, your stare. 'Cause I don't want to be free if it means that I'll be without you, babe. Oh, without you, babe. Jubilejas reizē labprāt piekrituši koncertēt gan bijušie, gan esošie audzēkņi. Daudz pateicības vārdu arī skolotājiem ne tikai no skolas, bet arī kultūras ministrijas. Man ir tāds tiešām gods pasniegt Latvijas Republikas kultūras ministrijas atzinības rakstu Ernesta Vignera Kuldīgas muzikas skolai direktore Marota Rozīte par ilgadēju ieguldījumu kultūra izglītības attīstībā un sveicot 65 gadu jubilejā. Ministrijas pateicības saņēma vēl 5 pedagogi. Kā jau jubilejas reizē neiztika bez pārsteigumiem, un viens no tiem bija Pūtēju orķestrs, kas bija izveidots no audzēkņiem, absolventiem, pedagogiem un vecākiem, gluži kā atminot pilsētas cerības, ka ar laiku varētu Kuldīgā atjaunot Pūtēju orķestri. Dzimšanas dienā prāvs arī apsveicēja pulks. Šovakar mēs pārliecinājāmies par to, ka mūzika ir visa māksla. Un šovakar, manuprāt, mūzika bija pāri visam. Un ļoti liels paldies jums par to. Jūs tiešām protat pārsteigt. Un kā pašvaldības pārstāvim, man laikam tomēr ir jāpasaka arī, ka, protams, mēs jūs atbalstīsim, cik vien būs mūsu spēkos. Kuldīgas mūzikas skola ir pilnīgi neatņemama Kuldīgas dzīves sastāvdaļa. Jūs tiešām esat tie, kas cilvēka dzīvē sarūpē tik daudz pozitīvas emocijas. Ne tikai jūs audzēkņiem un bērniem, bet arī mums, skatītājiem, klausītājiem. Un tā jau ir divkārša, trīskārša un vēl vairāk kārša bagātība, ko cilvēki gūst. Un emociju netrūk. Ziedi, laba vēlējumi, satikšanās un sarunas vienā valodā – mūzikas valodā.